Labdien visiem! Mani sauc Indra Kļaviņa, un es runāšu par kaut ko ļoti veselīgu. Mans projekts ir veselīgām ģimenēm, nekas nav par grūtu. Visa pamatā taču galu galā ir ģimenes, vai ne? Mūsu bērni, mūsu vecāki, mūsu attiecības, mūsu vecvecāki, kā mēs jūtam viens otru, kā mēs varam viens otram palīdzēt, visa pamatā ir ģimene. Tādēļ mana doma ir, ka es aicinu piedalīties visas tās ģimenes, kas vēlētos aktīvi pavadīt laiku ar riteņu braukšanu. Varbūt vēlāk tas arī ir kādi citi kāju ceļojumi, bet es aicinu tās ģimenes, kas ir kādreiz jau ar riteņiem ceļojuši tālāk vai tuvāk, atsaukties un stāstīt savus ceļojumu maršrutus, to, kā viņiem ir klājies, ne tikai tādus maršrutus, ko mēs varam ieraudzīt Turisma informācijas centrā, kartes ar vienu līniju, bet kaut ko vairāk. Kā mēs esam tur jutušies, vai ir bijis grūti, vai ir bijuši sviedri, vai ir bijuši prieki, vai ir bijuši kritieni, ko mēs esam interesanti ieraudzījuši un redzējuši, un ko mēs esam jauni uzzinājuši. Un tad, ja būs vairāk tādu ģimeņu, kas stāstīs par saviem maršrutiem, mēs to varam apkopot vienā skaistā grāmatā. Mana ģimene arī jau kādus 8 gadus ir piedalīsies šādos ceļojumos. Katru vasaru vismaz 4 dienas mēs esam ceļojuši gan Latvijā, gan citur Baltijā. Un jau no mūsu ceļojumiem vien varētu iznākt kāda brošūra, bet es vēlos, lai arī jūs piedalītos ar saviem nostāstiem un stāstiem. Un galu galā, varbūt vēlāk arī šīs ģimenes, kas ir izbraukuši šos daudzos ceļojumus un ir kļuvušas veselīgākas, var arī sanākt kopā kādā kopīgā pasākumā un pastāstīt arī citiem, kas vēl tikai uzdrošinās vai vēl nav uzdrošinājušies. Sākumā varbūt tam nemaz nebūtu vajadzīga nekāda liela līdzekļa, bet tikai mūsu vēlēšanās piedalīties un mūsu atsaucība būt kādam no tiem. Bet vēlāk laiks rādīs un kopā ar Turisma informācijas centru noteikti arī atradīsies arī vajadzīgie līdzekļi. Paldies!